liekais svars tā ir lielākā problēma tavā dzīvē? Vai tu man ticētu, ja es kaut ko tādu teiktu? Droši vien lielākā daļa cilvēku, un arī tu tagad domā, kāda lielākā problēma? Tas, ka man tur 10, 15 kg liekais svars, tā nav lielākā problēma. Man taču gribās tomēr vairāk naudu pelnīt, kā arī attīstīties, un varbūt kaut kādas attiecības uzlabot. Kā tad liekais svars lielākā problēma? Bet es jau teikšu tā, ka liekais svars pats par sevi jau tā it kā nav milzīga problēma. Bet problēma ir kas? Problēma ir ieradumi, jo liekais svars veidojas balstoties tikai uz kādiem ieradumiem. Kaut ko tu dari, vai kaut ko tu nedari. Tāpēc, ka tās darbības, kas ir jāveic, lai lieko svaru nomestu, tās ir tieši tās pašas darbības, kas ir jāveic, lai sasniegtu panākumus pilnīgi jebkādā dzīves jomā. Ja mēs skatāmies uz kādiem veiksmīgiem cilvēkiem, ko es pazīstu, tad pilnīgi nevienam nav liekais svars. Un ja arī kādam no viņiem kādā brīdī ir bijis liekais svars, kaut kāda iemesla dēļ, teiksim, darba dēļ, kaut kāda cita iemesla dēļ, tas vienmēr salīdzinoši ātri ir atrisināts.